Šodienas nodarbībā mēs turpināsim loģisku, secīgu apmācību tēmai, kuru mēs apskatījām šaubas un pārliecības trūkums. Jo es skaidri apzinos to, ka tas mums katram ir jauna dzīves ceļa sākumā. Un atceramies, ka mēs pagājušo reizi nokonstatējām, ka jebkurš rezultāts ir vienkārši rezultāts, un tā ir mūsu dzīves mācību skola. Bet mēs reti, kad skatāmies uz savu dzīvi, kas viņā notiek, mēs reti, kad iedziļinamies tajā, ka dabā viss notiek cikliski. Ziemu nomaina pavasars, pavasari nomaina vasara, un tad nāk rudens, un tad nāk atkal ziema. Un šie dabas cikli dabai palīdz atjaunoties, atpūsties, atkal gūt spēkus, būt pilnbriedā un atkal atpūsties. Agrāk cilvēki bija gudri, viņi ņēma vērā gan mēnesi kalendāru, gan saules kalendāru, gan to, kā vajag dzīvot. Šodienas cilvēks ir ievilkts vāveres ritenī, un tāpēc ļoti labi ir paskatīties uz savu dzīvi kā uz sīpolu. Un manā praksē šo sīpolu ir mizojuši tūkstošiem cilvēku. Un ja jūs patiesi izmizosiet, ka man dalījās cilvēki savā pieredzē, tie, kuri to darīja patiešām, pierakstīja varbūt pat vienai tēmai, vienam jautājumam veselu A4 formāta lapu, bet darīja viņi to vienatnē, iededza sveci vienatnē, varbūt agrāk no rīta pieceļoties, tad, kad visi vēl guļ, jo mums lielākā problēma ir tā, ka mēs gandrīz nekad neesam vienatnē. Mums gandrīz nekad nav tāda iespēja būt vienam kopā ar sevi, ieklausīties sevī un pārdomāt šīs lietas un uzdot šo jautājumu, lai mēs patiešām brīvi un adekvāti pieņemtu lēmumu un virzītos pēc savas brīvas gribas, nevis pēc kāda uzspiesta gribas. Un šajā sīpola mizošanā pirmais jautājums, uz ko jums ir jāatbild, tas ir, kur es pašlaik atrodos. Jums katram ir pašlaik kāda nodarbošanās, jums katram pašlaik ir kāds darbs. Tas vairāk ir domāts, ka jūs apzināties to stāvokli, kādā jūs pašlaik esat. Vai varbūt arī nav darbs, jūs varbūt esat darba meklējumos, vai varbūt jūs esat biznesa meklējumos, vai vienalga, kāda tā situācija ir, jums ir jāapzinās un jānovērtē, jo tas šobrīd tāpat ir potenciāls, tas ir kā sportistam. Punkts, no kura jūs dosieties tālāk. Jo, ja jūs neapzināties to, kur jūs esat pašlaik, jūs taču pat nevarat iedomāties, kur jūs gribat nonākt. Tāpēc šo punktu aprakstat, izanalizējiet, kas tad ir pašlaik šeit un tagad. Viss, kas jums ir šeit un tagad. Kas vēl ļoti būtiski ietekmē jūsu lēmumu pieņemšanu. Un, protams, tas nav pats labākais variants, bet katrs no mums ir izpelnījies tos vai citus cilvēkus, kā es jau iepriekš minēju, ka mēs viņos varam skatīties kā spogulī uz katru dzīves situāciju. Un dažreiz mums apkārt ir labāki vai netik labi cilvēki. Un savukārt, ja jūs gribat pilnīgi radikāli mainīt savā dzīvē ko savādāku, tad jums ir jāatrod skolotājs vai piemērs. Tas ir kā šajā gadījumā jūs ejat nodarbību pēc nodarbības un klausaties manās zināšanās, kuras arī es esmu guvusi gan teorētiskās, gan praktiski strādājot un ejot tieši šajā projektā šo savu ceļu un mācoties no saviem kolēģiem. Un tieši tāpat arī jūs, bet jums šobrīd ir jānovērtē, kādi cilvēki jums ir apkārt. Kādi? Jums taču ir darba vieta, vai jums ir kaimiņi apkārt, vai jums ir ģimene apkārt. Tie visi jums ir cilvēki apkārt, un tagad jūs padomājat un patiešām pat varbūt izrakstat situācijas, tēmas, kuras dienā tiek apspriestas, kuras dienā grozās ap jūsu zemapziņu un jūsu apziņu. Jo atceramies, mēs esam cilvēki, kas ir ļoti viegli programmējami. Mēs tur neko nevaram izdarīt. Tāpēc, ka mums ir daba, visums mums ir devis, piedzimstot brīvu izvēli, bet tā brīvā izvēle
katrā ziņā vienalga ir saistīta ar mūsu ģimeni, viņa ir saistīta ar mūsu sabiedrību kopumā. Un jau skolas gados mums vairs neviens nedod brīvu izvēli, mūs ieprogrammē pēc programmas. Un tieši tāpēc arī mēs šobrīd ejam šo apmācību, tāpēc ir tik daudz neveiksmīgu gājumu tieši šajos projektos, ja cilvēkiem netiek iedot sistēma. Jo reti kurš ir brīvs cilvēks, kurš var gadiem veltīt savai pašizaugsmei pats meklēt informāciju. Jo, kā es jau minēju, to mums ieliek skolā. Un tāpēc apskatieties šos cilvēkus, apskatieties tēmas, kas jums grozās apkārt. Kādi ir jūsu draugi? Šeit parasti es atceros, kad arī agrāk man grupās teica, šajā gadsimtā cilvēkiem tikpat kā draugu nav. Nu tā jau gluži nav. Ir cilvēki, kuriem ir cieša draudzība. Bet ja patiešām draugu nav, tad ir jāpārdomā. Tas patiesībā neliecina par veselīgu dzīves uztveri un veselīgu dzīves stāvokli, īpaši sievietēm. Sievietēm vajag draudzenes, bet vajag tādas draudzenes, kas viņas ved uz pareizu dzīves ceļu un pareizā virzienā. Ja draugu nav, tad vienalga jūs padomājiet vēl to pašu, kā es jau teicu, kādi cilvēki ir jums apkārt. Jo tie cilvēki, kas jums šodien ir apkārt, viņi nosaka jūsu dzīvi, viņi jūs programmē nemitīgi katru dienu. Un ja jūs labprātīgi neizmaināt šos cilvēkus, kas jums ir apkārt, jūs gluži vienkārši pats nevarat nekur virzīties, jo jums nav tādas pieredzes. Tad nākamais jautājums, kas jums noteikti, tieši tā kā sīpolam, mizu pa mizai. Mēs ņemam nost, varbūt aizvien vairāk un vairāk kož, bet tā jums atklāja patiesību. Patiesību, kad jūs sākat saprast, jā, patiesi, skat, kā tas ir. Ko tad es varu mācīties? Tad šeit atbildat uz jautājumu, kāds ir jūsu izskats, kāds ir jūsu veselības stāvoklis. Jo bieži vien ir tā, kad grupās apmācot lekcijās, cilvēki sprauž mērķus un sapņo, bet viņam izskats absolūti neliecina par to, ka viņam varētu uzticēties, ka viņš izskatās cilvēks, kas patiešām ir nosaucams kā turīgs cilvēks vai ka viņš virzās uz saviem mērķiem un par veselības stāvokli arī. Protams, kad mati, nagi, zobi, smaids, ādas krāsa, tas viss liecina par mūsu veselības stāvokli. Un, kā es jau minēju, mēs ļoti daudz tērējam enerģiju, mēs enerģiju nemākam atjaunot, un faktiski pat nevaram atjaunot, ja mēs dzīvojam lielās pilsētās, ja mēs dzīvojam daudzdzīvokļu mājās, mēs nemitīgi esam pakļauti enerģijas patēriņam, un ļoti maz mums ir iespēja enerģiju uzņemt. Un lūk, organisms darbojas pilnā režīmā, un organisms sevi nolieto. Tieši tāpēc, lai gan mūsu laikmets ir tik strauji, iet uz attīstību, mums zinātne attīstās, mums tiek piedāvāts daudz kas, bet ja mēs paskatāmies, jau gadsimtu atpakaļ cilvēki izskatījās daudz labāk un daudz veselīgāk. Lūk, šis ir tas, kas jums ir jānovērtē. Un tagad ir nonācis tas brīdis, ko tad jūs gribat sasniegt? Faktiski, jo cilvēkiem un mums pašiem arī, kad mēs sākām uzdot sev šo jautājumu, ja mēs ejam algotā darbā, ja mēs pildam citu cilvēku nospraustos mērķus, mēs jau sev neuzdodam šādu jautājumu. Ko tad faktiski es gribu sasniegt? Un kāds tad ir visuma radītais mērķis man uz šīs pasaules? Jo mēs esam radīti sev viens otram, kā skolotāji. Mums jāuztver, ka mēs esam kā organismā, mums ir šūniņas, kā organismā mums ir orgāni. Viņi nevar darboties katrs par sevi atsevišķi. Ja viņi tā sāk darboties, tad organisms ļoti strauji pret to protestē un viņš vienkārši sabrūk un cilvēks nomirst. Un ja mēs sabiedrībā tā daram, arī tad mēs lūk vērojam to, ka mēs esam sašķēlušies, ka mums patiesībā nav domu biedru, ka mums patiesībā nav vairs pie kā vērsties. Un tāpēc jums ir jāatbild uz jautājumu, ko tad jūs gribat? Un, lai jūs varētu uz to atbildēt, te ir jāsāk ķidāt. Un tāpēc tagad varbūt vērsīsimies jau pie mūsu projekta arī,
kaut nedaudz, es varu teikt, ka, piemēram, iesaistoties dziļāk un strādājot kopā ar mums, jums apkārt būs pozitīvi cilvēki, jums apkārt būs cilvēki, kas ir tendēti uz savu pašu izaugsmi, kas ir ļoti zinātkāri, kas ir ļoti atvērti, un tāpēc bieži cilvēki saka, ka viņi ieiet šādos projektos, viņi no malas vēro un viņiem liekas, ka tā ir kāda sekta. Bet, piemēram, cilvēki, kas ilgstoši strādā šādā projektā, ieejot vienā parastā uzņēmumā, no malas vēro, un arī viņiem liekas, ka tā ir kāda sekta. Jo cilvēki ir nelaimīgi, cilvēki viens otram neusticās, cilvēki konkurē viens ar otru, un tās lūk ir tās īpašības, kas mums vai nu pienes veselību, vai arī viņu grauj. Padomājiet par to. Tad, strādājot šajā projektā, kā es jau minēju, par cilvēkiem, kas jums ir apkārt pozitīvi. Arī šajā projektā tas jau ir mūsu galvenais mērķis dot zināšanas, nevis teikt, ka tev ir jālieto viens, otrs vai trešais produkts, bet dot zināšanas un tev pašam izvērtēt, kas tad tie ir pa produktiem, kas patiesībā cilvēka veselībai trūkst, kas tad viņam būtu vajadzīgs, jo es esmu pilnīgi kategoriski pretīm tam, lai kāds klausītos kāda ieteikumā. Jo ļoti bieži cilvēkiem ir tas skats un redzes lauks tikai tāds, ko viņam kāds ir pastāstījis. Bet es visu šo gadu garumā esmu meklējusi patiešām informāciju, kādi vitamīni cilvēkam vajadzīgi, kādi mikroelementi viņam ir vajadzīgi, kur tad es viņus varu ņemt, kā tas notiek ikdienā, un tikai tad beigās to, ko es veidoju jau savās lekcijās un dalos pieredzē, kāpēc es lietoju to vai citu, es arī jums saku, kā cilvēks, kurš to ir meklējis, jo tad es to daru pēc savas brīvas gribas. Tad es neesmu ietekmēta, ko man kāds stāsta un grib caur mārketingu to panākt, un, protams, ka, ja es viņam uzticos, to arī ļoti viegli var izdarīt. Tikai ir cilvēkam jābūt ļoti pārliecinātam. Bet mūsu projektā, kas notiek ar cilvēkiem? Viņi sāk mācīties, ja patiešām viņi paliek šeit. Viņi maina arī savu izskatu, jo mums ir tik ļoti daudz lekciju un mācību stundu, kādā veidā strādāt ar sevi, kādā veidā sevi sakopt un kādā veidā patiešām panākt labu un veselīgu izskatu. Un šeit arī mēs jau tagad ejam šajās stundās soli pa solim, un mans galvenais mērķis ir virzīt uz to, lai jūs atbildētu, ko tad jūs patiesi gribat sasniegt. Jo faktiski šis projekts ir atvērto durvju princips. Šeit jūs neviens nav pieturējis, jūs esat nopircis sev pirmo pasūtījumu, ieguvis ļoti labu produktu, jūs šo produktu ar rekomendācijām, pēc ieteikumiem, kā viņu labāk lietot un kā viņu efektīvāk izmantot savas veselības atgūšanai un izskatu uzlabošanai, varēsiet izmantot, un ja jūs tomēr domāsiet, kad jūs netiekat pāri šīm te šaubām un pārliecības trūkumam, vai tomēr jums būs grūti sakārtot savu laiku, saplānot, jūs taču noteikti varēsiet atgriezties tieši tajā pašā dzīvē, kurā jūs bijāt. Un tas pat būtu vajadzīgs un vēlams, ja patiešām jūs neesat gatavs. Jo vislielākais sliktums, ko cilvēks sev var izdarīt, tas ir uzņemties otra cilvēka vadīšanu pa dzīves ceļu ar varu. Jo ar varu mēs ļoti daudz varam manipulēt, ar varu mēs ļoti daudz ar pareiziem vārdiem, ar pareiziem mājieniem, mēs varam cilvēkam panākt vienu vai citu rezultātu. Bet konkrēti mūsu grupas mērķis un mans mērķis ir panākt, lai jūs to darītu no brīvas gribas. Jo ja mēs šo māju uzcelsim uz fundamenta, pamatīga, mājai ieliksim pamatīgus pamatus, mēs varēsim būt kopā jebkurā citā dzīves situācijā, un mēs patiešām būsim pamati, kurus būs ļoti grūti nojaukt. Un tāds ir mans mērķis. Jo ja mēs būvēsim uz vājiem pamatiem, kurus izskalos ūdens, kuri pazudīs ar laiku, tad faktiski mēs būsim jau ieguvuši kaut kādu pieredzi. Bet mēs nebūsim ieguvuši to cerēto piepildījumu, kas faktiski mums šajā dzīvē ir jāsasniedz. Un tagad es ņemšu atkal Stīveja Koveja grāmatu, sāc ar svarīgāko,
Jo šeit man ļoti patīk viņa šīs te izdalītās sadaļas, sevis apzināšanās palīdz palielināt savu integritāti. Jo saprotiet, kas ir pats briesmīgākais, ka mēs vairs pat sev nevaram dot solījumus. Mēs apņemamies, gan īpaši, kad ir jaunais gads, mēs apņemamies, ka mēs to darīsim, bet dzīves situācijas, un lūk, šī te mūsu apkārtējā situācija padara mūs tik vājus, ka mēs faktiski nododam paši sevi. Un tāpēc sevis apzināšanās ir saistīta ar godīgumu pret sevi. Ja jūs būsiet godīgs pret sevi, ja jūs godīgi atbildēsiet, tad jums piekļausies arī citi cilvēki, un mēs varēsim kļūt visi labāki. Un tā rodas, lūk, šie te sarežģītie jautājumi, uz ko jums vajag atbildēt. Vai es tiešām gribu to darīt? Tas ir būt kopā šajā projektā. Vai tu gribi to? Izlem pats. Vai esmu gatavs maksāt šo cenu? Kāda ir cena? Cena, protams, būs sava laika saplānošana. Cena būs savu mērķu atrašana, jo noteikti, ja jūs esat šajā projektā, mēs tūlīt apskatīsim piemēru. Jums ir jāsaprot, ko jūs savā dzīvē gribat uzlabot. Vai tā būs veselība, vai tas būs izskats, vai tās būs attiecības, bet vienalga viņas sasauksies kopā ar to, ko jūs darīsiet šeit. Jums vienalga būs kaut kas jādara un jāveic. Faktiski jūs jau to darat katru dienu, bet jūs to darat kaut kur citur. Un šobrīd mēs to visu sakoncentrēsim šeit, šajā vienā projektā. Un tā būs tā konkrētā cena, kura jums būs jāmaksā. Tad jūs vēl atbildēsiet uz jautājumu, vai man pietiks spēka to paveikt. Bet es jau jums teicu, ka mēs virzamies uz to, lai tas būtu pēc brīvas gribas, un ja jums ir sava komanda, un ja jums ir cilvēki, kas ir jau sasnieguši tādu vai citādu rezultātu, arī jūs jau šobrīd esat kaut pa 1% vairāk sasniedzis kā tie cilvēki, kuri jums pievienosies. Tad, protams, ka jums pietiks spēka, jo tikai komandas atbalstā, sistēmā, ir šis spēks iekļauts, un jums tas ir jāapzinās, un jums tam ir jāuzticās. Vai es uzņemos atbildību par pašizaugsmi? Nu, lūk, tas gan ir jautājums, kas jums ir jāatbild. Bet jau šajās pirmajās lekcijās vai video apmācībās, kurās mēs bijām kopā, es visu laiku jūs virzīju arī šajā sīpola mizošanā, es jūs virzīju uz pašizaugsmi. Lai jūs ieklausītos sevī, lai jūs paskatītos, kas tad ar jums ir šobrīd un uz kurien jūs gribat augt un kāds faktiski ir jūsu potenciāls. Vēl ir jāatbild uz jautājumu, vai mani apmierina viduvējība un ja ir izdevība sasniegt izcilību, vai es to gribu? Jo viduvējība tas ir parasts dzīves cikls, parasts dzīves ritms, kā cilvēki saka, darbs mājas. Nu, pareizai atpūta, pareizai ģimene. Bet faktiski tā ir tāda viduvēja pelēka ikdiena, jo cilvēkam jau ir jābūt blakus otram, kurš ir nedaudz augstāks, jo izcilības mēs nebūsim nekad. Mēs mācamies visu mūžu. Bet tas cilvēks jau ir meklējis informāciju, kā es šobrīd jums dodu informāciju, gan par sīpola mizošanu, gan par mērķu nospraušanu, gan par laika plānošanu, tālāk es jums došu informāciju vēl un vēl un vēl. Un tādā veidā es jums viņu palīdzēšu sistematizēt. Bet ja jūs dzīvojat kā viduvējība, jums pat nav tādas iespējas. Jums dažreiz pat nav zināšanas, kur to visu meklēt. Un tad ir tā, ka jūs to meklējat internetā, saliekat haotiski un beigās rodās pat tāda sajūta, ka vispār viss es apstājos un es dzīvoju, kā es dzīvoju, tāpēc, ka nav šīs sistēmas. Vēl jums ir jāatbild uz jautājumu, vai es vainoju citus savā nespējā izvirzīt un sasniegt mērķus. Kā tā citu vainošana ir? Nu, tā ir kaut vai parastā sarunā. Ļoti bieži mēs dzirdam, pirmajā sīpola mizošanas punktā jums lūk jāatbild. Kas jums ir apkārt? Vai apkārtie cilvēki jums runā tikai par to, ka patiešām ir tik daudz iespēju? Katra krīze ir mūsu iespēja. Kaut arī šī te ir jūsu iespēja, cik daudz jaunu cilvēku jūs varat iepazīt, vai jums apkārt ir cilvēki, kur apspriež politiku, kuri apspriež situāciju, kādu ir, un viņi faktiski neko nevar mainīt. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi,
Vai jūs vainojat citus, arī veselībā var vainot citus, kad vecāki nav iedevuši tādu izglītību vai vēl kaut kas nav izdarīts, vai jūs uzņematies atbildību un sakat, visu jau var labot. Itin visu var labot, ja vēl tas brīdis nav pienācis, kad pat tiešām to vairs nevar izdarīt. Un tagad paskatāmies pavisam nedaudz vēl, jo mēs šajā brīdī mērķi vēl nenospraudīsim, bet mēs iesim jau tā kā virzienā, cīpolu izmizojuši, un ar domām, kā tas notiks. Es jums vienkārši došu piemēru, kuru es ņemu arī no šīs Stevena Covey grāmatas, un, lūk, viņš šeit apskata ilgtermiņa mērķi. Jo pirmais jums ir jāatbild, ko, kāpēc, un tālāk tas ir kā sasniegt. Un faktiski, es domāju, ka parasti visiem cilvēkiem, neskatoties uz kāda vecuma viņš ir, pirmais mērķis droši vien būtu mērķis skatīties, kāds ir veselības stāvoklis. Un lūk, tad kā izskatās uz papīra nospraust šāds te mērķis? Ko sasniegt? Tad cilvēks noformulē rakstiski sev, mans mērķis ir saglabāt veselīgu, disciplinētu ķermeni. Saglabāt. Jo katrā vecuma periodā, vienalga, kaut vai jums tagad ir 50 gadu, 60 gadu, no šī brīža jūs viņu varat saglabāt, lai viņš paliktu tāds kā iekonservēts un pamazām sāktu uzlaboties. Bet ja jūs neko nedarīsiet, tad skaidrs, kad apkārt situāciju mēs redzam. Situācija ir dramatiska. Tāpēc tas varbūt jau ir tas, ka jūs padomājat. Parasti cilvēkiem liekas, ka ar mani tas nenotiks. Jo ir tāds pētījums, kurš arī ir iekļauts manās apmācībās, kad tā ir cilvēka daba, ka viņam liekas, ka tas ir ārpusē, kad ļoti daudz jaunu cilvēku pašlaik ir lielā stresā, 40 gados viņi vispār jau atstāja šo pasauli, arī maziem bērniem ir dažādas lielas jau ķibeles, bet cilvēkam liekas, nē, tas nebūs ar mani. Otrs, kas ir jāatbild, tad pie šī disciplinētā veselā ķermeņa, ko mēs patiešām ar šo projektu varam panākt, un es arī uz to jūs tad virzīšu. Kāpēc? Un kāpēc tad faktiski cilvēkam vajaga labu veselību? Tāpēc, lai pirmkārt man pietiktu spēka, izturības un fizisko spēju mana dzīves uzdevuma īstenošanai. Par to, kas tad ir jūsu dzīves uzdevums, pie tā jau mēs nonāksim varbūt un meklēsim to uzdevumu daudz un dikti. Un varbūt šajā brīdī pat jums viņu ir grūti apzināties un noteikt. Bet ticiet man, jūsu dzīves uzdevums nav strādāt 8 stundas vai 14 stundas vai strādāt cauru diennakti. Tas nav jūsu dzīves uzdevums. Tas vienkārši ir šobrīd mūsu sabiedrības uzspiestais, apkārtējais viedoklis, ka tādā veidā mēs pelnam dienascho maizi, dienascho iztiku, un tādā veidā, lūk, mēs ļoti ātri sevi enerģētiski izsmeļam un faktiski samazinām ļoti savu dzīves garumu. Otrs jautājums pie kāpēc? Kāpēc vajag saglabāt veselību un nofiksēt viņu šajā brīdī? Ar rūpēm par savu veselību es būtu paraugs saviem bērniem un citiem cilvēkiem. Jo mums parasti ir tā, ka cilvēki, ja viņi pērk arī produktus vai vitamīnus dod, viņi dod bērniem. Bet tā ir aplama rīcība. Kāpēc? Meža dzīvnieki, viņi rīkojas pēc instinkta, viņi apzinās to, ka vispirms viņiem ir pašiem jāuzņem, lai viņi šo barību varētu aiznest bērniem. Jo saprotiet, bērni, kad piedzimst, viņiem ir ļoti daudz potenciāls vēl, un līdz tam brīdim, kamēr viņi nonāks līdz jūsu veselības stāvoklim, viņi varēs atkārtot tieši to pašu, bet ja viņi redzēs to situāciju, ka jūs devāt un sazina vēl cik pareizi, cik nē, un kā tas viss bija, ja viņi redzēs to situāciju, kad savukārt jūsu veselība sabrūk, un viņi redzēs to, ka jums ir tik ļoti grūti un smagi, gan psiholoģiski, gan arī jums trūkst spēku un enerģijas būt ar viņiem kopā. Tas viss, ko jūs darījāt viņu dēļ, tas viss bija lieki. Tāpēc, ka bērni mācās tikai no vecākiem. Padomājiet arī tagad vēlreiz
pie tās pašas sīpola mizošanas, ka viss tas fundaments, kas jums ir ielikts bērnībā, ko jūs esat redzējuši savā ģimenē, ko jūs esat redzējuši skolā, ko jūs esat redzējuši savā apkārtnē, ko jūs redzat šodien, tas viss formē jūsu realitāti. Un jūs nevarat bērnam teikt, ne ēd vitamīnus, tev būs laba veselība, ne dzer ūdeni un tad tu būsi vesels. Jums pašam ir jāsāk dzert ūdens, dzert vitamīni, un, protams, ja jums ir iespēja dot viņam, bet ja nē, viņš pats pie tā nonāks, arī otrs cilvēks, jūsu ģimenes loceklis, jums jāsāk tieši ar sevi un jārāda savs paraugs. Un tikai tad citi varēs pieslēgties, un tikai tad viņi varēs duplicēt to. Tieši to, ko mēs arī tagad mācamies, arī mūsu projektā. Jūs varēsiet duplicēt to tikai tad, kad paši būsiet gudri, un šobrīd redzat šīs apmācības. Es dodu jums, un jūs viņas varēsiet dot jau tālāk. Un tas notiek ļoti ātri un ļoti efektīvi. Un tad vēl pie veselības stāvokļa mūsu jautājumu, kāpēc es varētu attīstīt rakstura stingrību. Jo redzat, mēs atkal, kad strādāsim pie dienas grafika, jums vajadzēs sev apsolīt, ka jūs kaut stundu, kaut 10 minūtes, bet kādu laiku jūs veltīsiet sev. Un tad jūs dosiet sev šo solījumu, un tādā veidā jūs pamazām audzināsiet raksturu. Un tas dos jums iespēju kļūt par savas dzīves saimnieku, jo pretējā gadījumā citi noteiks jūsu dzīves mērķi, citi noteiks jūsu veselību, citi paņems jūsu naudu par jūsu veselību, un tik un tā jums nebūs ne jūsu dzīves sapņu piepildījums, ne veselības. Un tagad tālāk, kā tas notiks? Atkal, jums ir jāatbild, bet to jau mēs skaidri zinām, tā ir laba pārtika. Par pārtiku arī mēs ļoti daudz runāsim, mācīsimies, man ir blogi, man ir informācija, man ir ļoti, ļoti daudz, ko jums dod šajā sakarā, ko mēs varētu nosaukt par pārtiku. Kā? Tās ir arī, protams, fiziskā veselība. Tā ir fiziskā aktivitāte, arī tur mums ir pat ļoti vienkārši vingrojumi, kurus var dot. Pie jautājuma, kā, ir arī prāts un ķermenis. Tā ir tā pozitīvā domāšana. Arī tur mēs kādā no nodarbībām skatīsimies emociju skalu. Un ļoti viegli jums būs pašam nevis kontrolēt, bet sekot līdz, kas ar jums notiek. Šādā veidā jūs mācīsieties sevi izprast, darboties šajā projektā pie viena, jo citādi jums nebūs iespēja praktizēt. Un jums nebūs iespēja konstatēt, vai jūsos kas mainās. Un uz jautājumu kā, tās ir arī specifiskas lietas. Jo mēs pievērsīsimies arī un apskatīsimies, jums došu informāciju, kā konkrētas veselības problēmas jūs varat novērst un atrisināt, esot tikai šajā projektā, jo to ir izdarījuši simtiem un tūkstošiem cilvēku. Un tas lūk bija tas, par ko jūs jau padomāsiet uz mērķu nospraušanu. Šodien mēs bijām kopā jau veselu pusstundu, un es jums vēlu veiksmi. Es jums vēlu veiksmi sīpola mizošanā, es jums vēlu veiksmi un patiešām novēlu jums to, lai jums kā īstu sīpolu mizojot pat asaras parādītos, jo patiesība, ja jūs viņai ieskatāties acīs, ir skaudra un nežēlīga, bet ļoti bieži mēs no viņas bēgam un vieglāk mums ir viņu nezināt, neapjaust, un tas ir palikt savā komforta zonā. Atkal jau šobrīd jums ir izvēle. Jūs varat palikt savā komforta zonā, bet jūs varat nākt ar mani pa vienu ceļu, iet pašizaugsmē un meklēt atbildes uz jautājumiem, un kļūt savas dzīves noteicējiem, un būt par piemēru gan bērniem, gan mazbērniem, gan savai otrai pusē, gan visai sabiedrībai kopumā. Uz to mēs tiecamies, un to es novēlu sev, un to es novēlu arī jums.